Sveiki, bērni, vēlreiz. Es runāšu mikrofonā, nebaidieties. Tas tāpēc, lai būtu iespējams arī šo pasākumu skatīties tiešraidē, internetā. Sveiki! Man ir liels prieks jūs redzēt un dzirdēt, un man ir liels prieks būt šeit, jo patiesībā tiešām es braucot no Rīgas uz Talsiem, domāju, cik ilgi es neesmu tikusies ar bērniem. Man ir bijušas video tiešraides, man ir bijuši arī tādas neklātienes tikšanās, bet tāda tikšanās tiešām bibliotekā ar seju pret seju nav tiešām bijis kādu gadu. Un tāpēc man ir liels prieks būt šeit, tieši Talsos, pirmo reizi kopš tik ilga laika. Un es jums ļoti gribu pastāstīt par savu pēdējo grāmatu, kas ir iznākusi pagājušā gada augustā, Pagalma enciklopēdija. Paceļ roku, vai ir kāds redzējis, vai ir kāds varbūt ir lasījis, kaut 2, 3, 4, forši, 4, 5 rokas. Brīnišķīgi, jā. Un katra grāmata sākas ar ideju. Un tā, man vajag kaut kādu to pārslēgšanos. Un, jā. Un šī grāmata sākās 2019. gada vasarā, kad manā loga priekšā apsēdās šis putniņš. Varbūt uzklikšķināt vēlreiz, lai bērni vēlreiz var pavērot, kā viņš tur kustās. Un varbūt var pacelt roku, kurš zina, kas šis ir pa putnu. 3 rokas, labi. Ar lielā masku. Es esmu priekšā tam video? Jā. Kas tas varētu būt par putnu? Ar garu knābi, jā, bet kā? Nu, sauciet tad, kurš pupuķis, super, forši, tieši tā. Man jāsaka godīgi, ka es pati par šo putnu biju dzirdējusi, pirms viņš uzlaidās šādu uz mana loga, bet es viņu nekad nebiju redzējusi dzīvē, jo viņš esot diezgan rets putns. Jā, un tad man bija jāapskatās tiešām datorā, vai tā ir. Un tad es atradu, jā, ka šāds viņš izskatās. Tajā video viņam tas cekuliņš ir nolaists, tāpēc, ka viņš nav uztraucies. Kad putns uztraucās pupuķis, tad viņš šo cekulu izvērš kā papagailim tā uz augšu. Un tā šis pupuķis nolaidās, jā, tāds Latvijas papagailis, vai ne? Nolaidās pie man uz logu, un bērni uzreiz man sāka vaicāt pirmkārtām, kas tas ir pa putnu. To es tā kā pateicu, ka tas ir pupuķis, bet pēc tam sekoja ļoti daudz jautājumu. Kur viņš dzīvo? Ko viņš ēd? Kāpēc viņam ir tāds cekuls? Kāpēc viņš atlidoja? Vai viņš ir rets? Jā, izrādās, pupuķis ir diezgan rets Latvijā. Es izlasīju Latvijas putnu ornitologu biedrībā, ka apmēram 160 līdz 250 putnu pāru. Tas apmēram 500 tādu putniņu Latvijā, kas man liekas, ka viņš ir salīdzinoši reti redzams. Kur viņš dzīvo? Kā jums liekas, kur putni dzīvo? Jā, viņš tieši tāpat kā lielākoties citi putni dzīvo mežā, kokos. Viņš bija ligzdiņas, gadās, ka tās ligzdas ir arī uz zemes, reizēm ir kokos. Kāpēc viņam tāds cekuls? Jā, tā, ka viņam nebija tā cekula, tad viņš bija tāds mierīgs, atlidojis paskatīties pie mūsu loga, bet vispār viņš to cekulu izvērš, kad ir uztraukts. Ko viņš ēd? Sliekas, mitrenes, gliemezīšus, zirneklīšus. Kāpēc viņam ir tik garš knābis? Pagam, pa vienam, jā, tu saki droši. Viņš šos mazos kukainīšus meklē zemē, un viņš lai izirdinātu un atrastu, viņam ir tādu garu knābīti, lai izirdinātu to caurumu zemē un atrastu. Un pats interesantākais, vai kāds zina, kā pupuķis dzied? Nu, piemēram, kurš zina, kā dzied kāda vārnu skaņa? Kāda vārna? Krā, krā, krā. Ko vēl varētu ziņāt? Kaijai kāds ir?
Viņai tāda ļoti interesanta skaņas. Mikrofonā to neatkārtošu. Bet pupuķis dzied pavisam tādu neparastu, man liekas, tādu kā elektroniski tā skaņu. Viņš dzied tā up, 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 up. Un izrādās, jo vairāk ir šādu zilbīšu, jo pupuķu tēviņš ir pievilcīgāks priekš savai draudzenei. Tā kā, ja meklē draudzeni, tad jādzied daudz zilbīšu ir pupuķim. Un šo skaņas arī šogad pirmoreiz dzirdēju mūsu mežā. Šogad man pupuķi arī izdevās redzēt, un man izdevās viņu arī dzirdēt. Un tad, bez pupuķa tajā vasarā, ka mēs ar bērniem, izrādās, ka mūsu pagalmā dzīvo vēl visādi dzīvnieki. Kurmis. Jā, bet kāda? Kāds ir zalktis? Kāda ir zalkša tāda īpatnība, pēc kā var atpazīt zalkti? Jā, viņam ir dzeltenas austiņas tādi dzelteni plankumiņi. Šai čūskai it kā ir tādi nelieli raibumiņi, bet nav tādas izteiktas kā dzeltenas austiņas. Šī ir odze. Un arī mūsu pagalmā bez šī mīlīgā pupuķīša parādījās odzes. Jā, vāveres joņoja un ēda no mūsu priedēm čiekurus. Un šis, kas ir? Tātad minējums gulbis? Nē. Gulbis ir kādā krāsā? Balts, šis ir pelēks. Zivjugārnis. Kāds pateica zivjugārnis? Jā, malacis, tieši tā. Man jāatzīstās jums, tas nekas, ka jūs nezināt, es arī nezināju. Skaties uz šo jocīgo putnu, kurš arī tur bradā gar to ezera malu, un viņš meklē zivis, un viņš ļoti, ļoti bailīgs, ātri iztrūkstas, viņu tā nevarēja nofotografēt kā pupuķi. Var sakot, šie bija tie daži no dzīvniekiem, ko es pamanīju ar bērniem pagalmā, un mums radās tik daudz jautājumu, kas un kā, un kur viņi dzīvo, un kā viņi ēd. Un es sapratu, ka ir īstais mirklis par to pastāstīt grāmatā. Jo patiesībā tā daba, it kā liekas mums tepat blakus, mēs viņu redzam, bet mēs bieži vien neaizdomājamies, kas tas īsti ir, kā interesanti viņš uzvedas. Un tad, man jāpasaka, ka tas pēdējais, kas man pamudināja rakstīt grāmatu, bija šis dzīvnieks. Jā, šis ir britu īspalvainais kaķis, tāds šķirnes kaķis, un tas nav mūsu pagalma, tas nav mūsu kaķis. Šis kaķis tieši tāpat kā pārējie dzīvnieki, kā es rādīju, kurmi un pupuķi, viņš arī atnāca uz mūsu pagalmu. Un tad es sapratu, acīm redzot, viņam arī interesē, kas notiek šajā mūsu pagalmā. Kaķiem mēdz būt dažādas acis, jā. Un tad, es sapratu, ka šī satikšanās ar pagalma iemītniekiem, ar tiem dzīvniekiem ir jāieraksta grāmatā, lai arī jūs varētu viņus satikt. Un tāpēc britu zilpalākais kaķis, jūs redzat, tur rakstīts ņau, es esmu britu īspalvainais kaķis, pārceļās no mājas pilsētā, kur ir viņam mīksts, tāds patīkams rozā paklājs, kas smaržo pēc veļas pulvera, mīkstinātāja un citām smaržvielām. Viņš pārceļas uz paklāju laukos. Un kāds ir laukos paklājs? Tas ir zeme, tā ir zāle, jā. Un šī zāle nesmaržo pēc veļas pulvera, šī zāle smaržo pēc zāles, pēc zemes, tajā dzīvo skudras, ērces, blaktis, mārītes, visi sādi kukaiņi. Un mārītes ir ļoti labas, viņas sāda laputis. Un tad kaķis grāmatā pagalma enciklopēdija satiek 16 dažādus dzīvniekus. Tie nav nekādi eksotiski dzīvnieki, pēc kuriem jāskatās zoodārzā. Tie ir dzīvnieki, ko jūs varat sastapt savā pagalmā. Kādu jūs vēl esat sastapuši? Paceļiet tikai rokas, ne no vietas bļoja, paceliet rokas. Kādu jūs vēl esat sastapuši savā pagalmā? Bez kaķa un bez tā, ko mēs runājām. Labi, padomā vēl. Kā tev pazaudēto kaķi. Bet kādu dzīvnieku bez kaķa un bez pārējiem? Lapsu.
Aha, tas ir ļoti labs minējums. Lapsas grāmatā nav, bet lapsas tiešām arī viņām patīk doties uz pagalmiem pēc ēdamā. Jā. Bez astes lapsu. Nu, tad viņa bija cietusi kādā negadījumā. Slieka. Slieka arī ir grāmatā. Lūk. Un tad britu pelēkais kaķis šajā grāmatā satiek 16 dažādus iemītniekus. Kas tas ir mazais? Skudra, tieši tā. Un grāmata sauc pagalma enciklopēdija nedaudz ar tādu kā jociņu, jo tā nav enciklopēdija īsta. Bet grāmatā ir ļoti daudz tekstā paslēpti dažādi fakti. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka skudra ir stiprākā, spēcīgākā radība uz pasaules? Vai ne? Un jūs zināt, kāpēc viņi skaitās par spēcīgāko radību? Saki. Viņas gan kož, gan iet iekšā, jā, bet spēcīgākā radība viņa ir tāpēc, ka viņi var pacelt 10 reizes smagāku svaru par savu svaru. Iedomājieties, 10 reizes. Cilvēks nevar, ne. Man liekas, ka tur jāskatās, kāda ir rekordi, bet cik pacēla mūsu olimpieši? Kaut kāds 160 kilogramus laikam. Tas ir kaut kādas 2 reizes vairāk nekā, vai 3 reizes, ne, 2 droši vien, jā. Lūk, tad piemēram kurmis. Vai jūs zinājāt, ka kurmim ir ļoti, ļoti laba smarža? Jā, viņam oža, viņam ir švaka redzējā, jo viņš lielākoties dzīvo zem. Bet viņam ir ļoti laba smarža. Un viņa smarža pievilina sliekas. Un tad sliekas dodas pie tā kurmja uz alām. Viņš viņas nedaudz iekož, sliekas paralizējās, kļūst tādas nekustīgas. Viņš satina tās sliekas kamolā un noglabā to slieku kamolu, lai ēstu ziemā. Gluži kā šausmu filmā, ne? Ezis. Vai jūs barojat ezeru pienu? Jā, bet izrādās, kā saka dabas pētnieki, ezi ar pienu barot nedrīkst. Tad labāk, kā grāmatā kaķis Pūcis saka, labāk uzēd manu kaķu barību. Ezītim, vai ne? Tāpēc tas ir daudz veselīgāk viņam nekā piens, jo no piena viņam beigās sāp ēders. Spārniem, jā, bet izrādās, ka šo taureni sauc par brūno lācīti. Kāpēc? Kādi varianti? Ezis ļoti foršs dzīvnieks. Tāpēc, ka brūns pūkains. Kurš pateica par pūkains? Jā, bet pūkains ir nevis tauriņš, bet pūkains ir kāpurs. Kā rodas tauriņi, kā jums liekas? No kāpuriem, tieši tā. Un tad arī uz mūsu terases dēļiem vienreiz bija atnācis tāds pilnīgi tāds brūns, tāds mazs kažoka gabaliņš. Un tas tiešām bija mazs kāpurs. Un izrādās, viņam ir vārds brūnais lācītis. Un tad Pūcis arī to grāmatā noskaidro. Vai jums patīk? Paceļ roku, kuram patīk matemātika? Visiem! Labi, tad es prasīšu, reku meitenei 3. rindā. Jā, tev. Es skaties uz aizmuguri. Tev, jā. Nosauc man ciparu no 1 līdz 16. Tu sauci to? Tas bija tavs cipars? Tu izvēlējies 10? Nē. Pagad, tev. Jā. Piedod. Saki. Teodor, saki ciparu no 1 līdz 10. No 1 līdz 16. Tev kritīs tā izvēle, kuru stāstu lasīt. No 1 līdz 16. Tas ir pēc tam. 17. stāsts nav grāmatā. Tam būs jāstāv un jāklusē. Bet daudz, tāpēc ir grūti izvēlēties. Super. Ļoti labi skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mēs pagājām garām brūnam lācītim un trāpījām uz stāstu par dēli. Vai jums kādreiz ir iekodusi dēle? Tieši tā.
Šis ir stāsts par dēli, un tā kā mēs dzīvojam pie ezera, tad ezerā ir patiesībā diezgan daudz dēles. Un no dēlēm mūsu ģimenē ir bail pilnīgi visiem, gan man, gan vīram, gan mūsu 3 bērniem. Jā, tieši tā, viņa jau patiesībā ir ļoti laba radība, tāpēc mēs klausīsimies stāstu un uzzināsim, ko par to domā kaķis. Bet tā kaut kā cilvēkam ir, liekas, ka viņam kaut kas piesūcās un tāds glumšs un tāds melns, un mēs sabīstamies. Bet man jāsaka, kopš esmu uzrakstīju šo stāstu, mana redaktore, redaktors ir tāds kā latviešu valodas skolotājs, kurš labo grāmatā kļūdas, viņa man atrakstīja, ka Agnese, man vairs nav bail no dēlēm. Skatīsimies, kāds šim stāstam, kāda būs ietekme uz jums, bet es redzu, ka jūs sakat, ka jūs vispār nebaidaties no dēlēm, tas man ir liels pārsteigums. 100 nav, bišķiņ vairāk. Ļoti tuvu, 270. Es lasīšu. Esat gatavi klausīties? Dēle. Ei, kaķi, pastāsti man kaut ko priecīgu. Atskanēja balss ezera krastā. Nu, kas tad tev lēcies? Kaķis lēnām piesoļoja krastam un lūkojās ūdenī. Man šodien kaut kā skumīgi, balss žēlīgi noteica. Kādēļ? Kaķis vaicāja. Kādēļ? Tev to nesaprast. Tu esi mīlīgs, pūkains, droši vien nevari atkauties no glāstiem un pieskārieniem. Ezera malas dūņās nopūtās dēle. Kaķis apdomāja, tā jau ir. Viņš piekrītoši māja ar pelēko purniņu. Bet reizēm tas tik ļoti nogurdina, ka es mūku prom no visiem tiem bužinātājiem, glaudītājiem un vēdra kasītājiem. Man to grūti iztēloties. Dēle izbāzusi galvu no ūdens, vērās uz kaķi. Visas manas satikšanās ar cilvēkiem beidzas ar spalgiem šausmu kliedzieniem. Bet paklausies, dēle, kaķis apsēdās un lūkojās uz melno strīpaino radību seklajā ūdenī. Tev jāatzīst, ka tu uzvedies diezgan atšķirīgi. Tu nemurrā un neglaudies cilvēkiem gar kājām. Es teiktu, tu drīzāk viņiem kod. Viņiem nesāp, dēle aizstāvējās. Es ar saviem 270 zāģveida zobiņiem tā uzmanīgi pārzāģēju ādu tikai pāris milimetru dziļi. Brrr, kaķis noskurinājās. Jā, lepni jūs esat pūkainie un pievilcīgie, multfilmās un bērnu grāmatās gozējaties. Es domāju, ka patiesie varoņi esam mēs. Ne tik glīti, toties nenogurdinām daram labu cilvēkiem, dēle lepni noteica. Kaķis izbrīnīja saspicēja ausis. Nemaz netēlo pārsteigtu. Ko tu jēdzīgu dari, pelēci? Tu pamurrā piedzina ar spalvām visus tepiķus, dīvānus un spilvenus, šķavas no tevis vienmetas. Dēle turpināja un viegli sašūpojās ezerā. Bet es cilvēkiem piesūcoties ārstēju iekaisumus, mazinu sāpes, atjaunoju organismu, uzlaboju ēstgribu un pat mazinu depresiju. Ko tu mazini? Kaķis neizpratnē ieņaudējās. Skumjas es mazinu. Ai, tagad es visu saprotu, kaķis pamāja galvu. Dēle, kas piesūkusies pilna ar cilvēku skumjām. Labā ziņa palīdzība ir tev blakus. Zivju vērošana ievērojami samazina spriedzi, un lai nu kā, zivju ezerā ir gana. Tad šis ir stāsts par dēli un par kaķa satikšanos ar dēli. Te var redzēt, ka dēle dod buču pirkstam. Un šeit Agata Lielpētere ir ar tādām ļoti foršām ilustrācijām uzzīmējis, kā dēle gribētu arī tā kā kaķis, ka viņu paņem klēpī un pakasa viņai zem zodiņa. Nav jā, bet tas jau viss ir izdomāts. To taču tu zini, vai ne? Tas viss ir izfantazēts un izgudrots tieši tāpēc, lai būtu interesanti un klausīties un skatīties. Jā, tātad tas īsumā par grāmatu Pagalma enciklopēdiju un tāda riktīgi forša ziņa, ar ko es gribēju padalīties, ka grāmatā iznāksīja darba burtnīca. Pagalmā daudz darāmā, un tajā atkal varēs pildīt visādus uzdevumus par dzīvniekiem, krustvārdu mīklu. Ļoti jauki. Un iedomājies, tu gribi, un es uzreiz tev varu palīdzēt, jo man līdzi ir nedaudz izplēsta viena lapa no šīs grāmatas, bet ne, tā ir izdrukāta. Un šajā grāmatā ir uzdevums grāmatā ir stāsts par dzeni,
Un arī pagalma burtnīcā, pagalmā daudz darāmā, ir arī viens uzdevums par dzeni. Dzenis ir ļoti interesants putns ar to, ka viņu sauc par tādu kā būvnieku. Kāpēc? Viņš tā tuk kaut kā drīzāk, vai ne? Ar knābi. Bet ziniet, kāpēc viņi sauc par būvnieku? Visi jau putni kā taisa ligzdas, bet dzenis taisa ne tikai sev, bet arī citiem. Viņš izknābā savu to koka dobumu, un nākamgad viņam vairs nepatīk vecā māja, un viņš dodas prom. Un viņš atstāja šo koka dobumu citiem putniem, kuriem nav tik stipri knābi un kuri nevar sev izcirst dobumu. Tad, lūk, šajā darba lapā, ko es jums iedošu, jums ir uzdevums sadzen dzeni. Jums ir jāatrod, cik dzeņi ir, arī tādiem, kuriem nav redzama galva vai tikai galva, arī astīte. Jums jāizskaita, cik tur ir dzeņi, un jums ir jāizskaita, cik tur ir dobumi. Es jums uzreiz saku, ka tur ir paslēpta neliela, arī tāda tur ir nedaudz āķīgs uzdevums, tāpēc esiet uzmanīgi, un es izdalīšu jums tagad lapas. Esat gatavi uzdevumam?
Izskaitīsim kopā. Nu tad pirmajā bērzā cik ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visi atradāt dzeņus 10? Un cik dobumu? Bet es teicu, ka dobumi nav tikpat daudz, cik dzeņi. 11 dzirdēt. Skaitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai jūs zināt, kur jūs kļūdījāties? Man liekas, ka jūs nepamanījāt šo dzenīti, kurš jau ir dobumā, un šo dobumu palaidāt garām. Bet jūs esat malači. Aplausi jums par jūsu uzmanību un atjautību. Šādus un līdzīgus uzdevumus jūs varēsiet atrast arī grāmatā Pagalmā daudz darāmā. Viņa vēl godīgi sakot, tagad ir vietā, kur drukā grāmatas. Šo vietu sauc par tipogrāfiju. Viņa vēl nav pavisam gatava. Šo lapu es esmu izdrukājis no grāmatas manuskripta. No tās grāmatas, pirms viņa ir izdrukāta, viņa ir tādās lapās datorā, bet drīzumā viņa būs arī pieejama, un tad jūs tur varēsiet gan meklēt pēdas, gan dzīt, gan tur būs arī testi un labirinti un dažādi āķīgi uzdevumi. Vai jums ir kāds jautājums par grāmatām vai par šo vai par citām? Dobumi, 10 putni un 9 dobumi. Un tā tu saskaitīji, bet mēs kopā skaitot tomēr nonācām pie tās pareizās atbildes, ka ir 11 dobumi un 10 putni, vai ne? Vai jums ir kāds jautājums, bērni? Kā lūdzu? Kur var dabūt tādu grāmatu? Tādu grāmatu var dabūt jūsu Talsu bibliotekā, vai ne? Droši vien, ka var. Reku Marija māja ir galva, var droši nākt ciemos pēc grāmatas. Paldies jums par jūsu uzmanību un sanāca, super. Jūs esat malači un jūs mākat skaitīt un jūs esat noteikti pilntiesīgi pirmās klases skolnieki. Tad es saku jums paldies par tikšanos. Un es ceru, ka mēs satiksimies grāmatā. Kad jūs lasīsiet Pagalma enciklopēdiju, tad atceraties tikšanos ar mani, ko es jums stāstīju. Un kad jūs būsiet savā pagalmā, tad es jums iesaku uzvesties klusi kā kaķiem. Paldies, Teodora. Tā ir dāvana. Un būs 2. Reku, draudziņa, tev šitas. Jums ir no bibliotekas pildspalvā dāvana, bet man ir no... Jā, jums ir biblioteka uzdāvinājis pildspalviņas, man ir tās pildspalvas no jūsu skolas. Jā, un es gribēju teikt, kad jūs būsat savā pagalmā, tad esiet klusi un vērīgi kā kaķi, un jūs arī pamanīsiet daudz dažādu dzīvnieku, un nebaidieties uzdot jautājumus un viņus tuvāk papētīt. Jā, ir vēl kāds jautājums? Nedzirdēju? Vai šīs lapas ir ēdamas? Nedzirdēju, vēlreiz paprasīt. Vai šitās lapas tev ir ēdotas? Nē, šīs lapas droši varat paturēt, un mājās varat arī uzdot arī vecākiem pamēģiniet, vai viņi var atrast 11 dobumus. Jo patiesībā tas nav viegli pat arī pieaugušajiem. Labi, tad paldies par tikšanos. Es būtu priecīgi par kādu kopbildi, laikam, ja drīkst. Tas būtu